Jā, nu, diezgan grūti to ietilpināt tikai 3 ieteikumos, bet es mēģināšu. Viens ir absolūti noteikti, tas ir režīms, ko mēs darām pirms miega, kā mēs darām pirms miega. Ir jāpieliek klāt relaksējošas aktivitātes, tas, kas cilvēku nomierina, liek justies labāk. Tur var būt arī tās pašas romantiskas attiecības, absolūti noteikti. Tad arī vēl viena lieta, ko darīt, lai labāk aizmigtu, ir vēdināt telpas, obligāti skatīties un arī pašiem piekopt aktīvāku elpošanu, elpošanas vingrinājumus. Piemēram, tāpat elpošana ar vēderu, ja, kad mēs ceļam vēderu un ieelpojam skaitot uz 4, nu, piemēram, un izelpojot uz 4, ka tas var palīdzēt relaksēties. Un noteikti tas, ko noteikti nevajag darīt, ir gulšņāt gultā un gaidīt miegu. Lūdzu, tā nedara, tas nestrādā. Lai cik arī jūs gribētu, tas nestrādā, tas ir zinātniski pārbaudīts nezinu cik gadus. Ņemsim vērā visus ieteikumus, un ja nelīdz, tad tomēr varam arī ieteikt Good Sleep Spray. Tas jums, lai labs miegs vakarā!